Mani sauc Aivars Broks, es esmu Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors. Mēs esam labākā vidusskola Daugavpilī, mūzikas, jo es esam vienīgā. Bet, ja nopietni, tad es esmu tiešām lepns, ka mēs esam šeit Daugavpilī un mēs veidojam šo kultūru vidi. Mēs dodam tam mazam cilvēciņam un arī lielākam cilvēciņam, mēs viņu attīstām vispusīgi. Šobrīd tiešām mēs redzam, ka to mūziku nepietiek Latvijai. Bet šis mūzikas instrumentu atjaunotne ir nepieciešama. Un tāpēc paldies, protams, ir Narvezena komandai un Ilonai no Daugavpils. Kāpēc šos? Tie pūšamie instrumenti visi tādi vistrauslākie šobrīd, un tāpēc viņi visvairāk bojājas, tāpēc mēs iegādājamies vienu pūšamu instrumentu. Un otrs instruments ir tātad šis mazais sitamais ksilofons, un tāpēc šī nauda kā reiz iegulās šajās divās precēs. Tāpēc, protams, paldies, un mēs, protams, izmantosim un cerēsim, ka kalpos ilgi. Viens cilvēks var, protams, to daudz ietekmēt. Ja es tā nedomātu, varbūt es šeit nestrādātu mūzikas vidusskolā. Es strādātu kaut kādā citā nozarē. Iespējams, tā skan banāli, bet tā ir patiesība. Bērni ir mūsu nākotnē, mūsu Latvijas nākotnē. Tieši tāpēc mēs nolēmām, kur novirzīt projekta līdzekļus. Tā ir nodavināt jauniem mūzikiem instrumentus, lai tas palīdz bērniem attīstīt savu talantu. Iespējams, šī bērni kādreiz pārstāvēs Latviju Eurovīzijā, sacerēs mūziku vai arī vienkārši nodos to mīlestību saviem bērniem. Es ticu, ka katrs cilvēks savā vietā izmaina pasauli.